Vai mums ir dota vara runāt uz kauliem, lai tie atkal kļūstu dzīvi? Vai mums ir vara runāt uz dažādām krīzes situācijām, uz attiecību problēmām, uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies mēs vai mūsu tuvie mīļie cilvēki, un redzēt, kā mūsu izteikto vārdu rezultātā notiek pārmaiņas? Šādas lietas reizēm tiek sludināts, un tās ļoti saistās ar jaunā laikmeta doktrīnām un teoloģiju vai reliģiju, kas saistīts arī ar manifestēšanu, un pēc Dieva vārda manifestēšana ir buršanās, ja? Tas ir tā liela negantība tā kunga acīs. Un kamdēļ tad tā? Un kamdēļ kādreiz šī manifestēšana arī strādā, jo arī salauzts pulkstenis vismaz 2 reizes dienā rāda pareizu laiku. Un varbūt, ka ir kādi cilvēki, kuri manifestē un iztēlojas un runā lietas, kuras vēlas, tā tiecoties pēc savām kārībām, un Dievs, tas kungs, arī ļauj viņiem tās piedzīvot, viņas tām nodod, līdzīgi kā vēstulē romiešiem 1. nodaļā, bet kas nenāk kā svētība, bet gan tieši kā tiesa un kā sods šo cilvēku dzīvēs, tamdēļ, ka tie novērsušies no patiesības un meklē vai noticējuši meliem. Viņi paši vēlas būt dievi, nevis padoties dievišķai gribai un nodomam. Bet kā tad attiecībā uz mums? Ecihēla grāmatā un aprakstā jūs varat iepazīties ar to rakstu vietu, kur ir tieši šis te rakstīts un kādreiz tā tiek lietot, lai teiktu, runājiet uz kauliem. Un tur Dievs parādā šim te pravietim vai atklāja šim pravietim un viņam saka, runā uz kauliem, runājot par Izraēlu tautu, kas ir nopostīta, kas ir bezcerīgā situācijā. Viņi tūlītās tiks izdaudēti pavisam no zemes virsmas. Un Dievs viņam saka, runā uz šiem kauliem, lai tie atkal kļūst dzīvi. Saka viņiem šos vārdus. Un te ir 2 nosacījumi. Pirmkārt, tā ir Dieva griba atjaunot šo tautu. Ecihēls to neizvēlējās pats, es tagad gribu, man tagad liekas, ka tas ir vajadzīgs, es teikšu, un viss sāks notikt. Un tad Ecihēlam arī bija jāsaka konkrēti tie vārdi, kurus tas kungs viņam bija atklājis. Tā ir dievišķā griba, un tas ir konkrēts mandāts un konkrēts uzdevums, kur šim Ecihēlam paklausībā, ticībā uz Dievu, viņam bija jāizteno šīs lietas, un tad Dievs arī lika tām notikt. Lūk, tātad mēs nevaram paši izlemt, ko mēs vēlamies, un tagad vienkārši sludināt un runāt uz malām un cerēt, ka tas notiksies. Visdrīzāk, ka nekas nemainīsies. Un mēs vienkārši pievilsim sevi, domājot, ka esam mazie dievi. Par mazo dievu teoloģiju mēs jau mazliet runājām. Bet līdzīgi kā Pāvilam mums būtu jāsaka, ja tas kungs vēlēs, ja tas kungs dos, un ja Dievs mums skaidri atklāja savu gribu kādā situācijā, tad mēs varam rīkoties daudz lielāku pārliecību un ticību, bet tad arī tām lietām ir jānotiek. Citādāk tu rīkojies paša pievilc un domā, ka Dievs tev runā, bet patiesībā tā nav. Mums būtu jālīdzinās mūsu kungam Jēzum, kurš teica, ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek.